Šodien noslēdzas šī gada laulības un kristiešu mājas nedēļa. Ja skatījāties šīs nedēļas epizodes, es ceru, ka kaut ko no tām jūs varējāt arī gūt sev personīgi. Bet ja kādam joprojām vēl pēc šīs nedēļas ir jautājums, vai tiešām tik lielu ieguldījumu, laiku, enerģiju un arī darbu būtu jāinvestē savās attiecībās ar savu laulāto, mums taču ir tik daudz citi svarīgi pienākumi šeit uz zemes. Mums taču ir daudz un dažādas kalpošanas, kurās mums ir jādarbojas. Palieciet kopā ar mani, un mēs kopīgi atvērsim Bībeli un lasīsim, ko pats Jēzus par to saka. Tur Jēzus, mīļotais māceklis Jānis, pierakstīja vienu no pēdējām Jēzus lūgšanām, lai viņa sekotāji būtu pazīstami ar savu mīlestību vienam pret otru, lai viņu attiecībās valdītu tāda pati harmonija, kādu Jēzus piedzīvo ar savu tēvu debesīs. Lasām Jāņa evaņģēliju 17. nodaļu no 20. līdz 23. pantam. Lasīšu angļu tulkojumu. Un tur tiek rakstīts: Es lūdzu ne tikai par šiem mācekļiem, bet arī par visiem, kas ar viņu vēsti man kādreiz ticēs. Es lūdzu, lai viņi visi ir viens, tāpat kā tu un es esam viens, kā tu esi manī, Tēvs, un es tevī, un lai tie ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu esi mani sūtījis. Es esmu viņiem devis to godību, ko tu man devi, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu esi mani mīlējis. Šajā lūkšanā Jēzus vērsa savu uzmanību uz visām nākamajām ticīgo paaudzēm. Viņš lūdza par mums un par ticīgajiem, kas nāks vēl pēc mums. Viņa galvenās rūpes šajā lūkšanā bija par viņas sekotāju vienotību, kas balstīta uz viņa vienotību ar viņu tēvu. Un saskaņā ar mīlestības definīciju, vienotība ir tāda visaugstākā izpausme ticīgo dzīvē, jo tā ir burtiski, reāli redzami atklāja Jēzus kalpošanas samierinošo spēku pasaulē. Mēs kā kristieši zinām, vai ne, ka mūsu lielais uzdevums ir darīt par mācekļiem visas tautas. Tomēr, jo lielākas atšķirības ir starp tautām, starp cilvēkiem un arī starp laulātajiem, jo lielāka ir pārpratumu un nesaskaņu iespējamība. Mums kā Jēzus mācekļiem ir tā privilēģija pārstāvēt viņu. Bet atceramies, ka tas, kas pasaulē atklāja Jēzu, ir mūsu mīlestība vienam pret otru. Piekritīsiet, ka šāda veida tikko Bībelē izlasītā mīlestība vislabāk atspoguļojas tieši ģimenes attiecībās, vai ne? Lai viņi būtu viens, tāpat kā tu un es esam viens, kā tu esi manī un es tevī. Man liekas, ka ģimene ir tā vieta, kur tas visspilgtāk var izpausties un izpaužas. Tāpēc rūpēties par pāri attiecībām un darīt visu iespējamo no savas puses, lai tās būtu saskanīgas, harmoniskas, vienotas, ir ne tikai mūsu pašu dēļ, lai mēs labi justos, lai mūsu partneris būtu laimīgs, lai mūsu bērni varētu izaugt droši un mīlēti, bet tas ir arī kāda augstāka mērķa vārdā. Tas ir kāds augstāks uzdevums, kas mums ir dots, lai pasaule ticētu, ka Dievs ir sūtījis Jēzu, lai mūs izglābtu. Lai pasauli uzlūkojot Dainas un Daumanta attiecības, uzlūkojot tavas un tava vīra vai tavas sievas attiecības, viņi sāktu ticēt Dievam, tikai tāpēc, ka viņi redz jūs un jūsu attiecības un jūsu vienotību. Iespējams, tas ir visefektīvākais evaņģelizācijas veids, kā tu personīgi vari pasaulē atklāt to, ka Jēzus ir Mesija, ka Jēzus ir īstais glābējs, ka Jēzus ir pasaules radītājs. Vai pasaule skatoties uz jūsu attiecībām redz Jēzu? Vai tu no savas puses esi izdarījis visu iespējamo,
lai viņi redzētu un ticētu, ka Dievs ir sūtījis glābēju Jēzu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mēs esam aicināti rūpēties gan par savu ģimeni. Es ticu, jo ja mūsu mazajā ģimenē viss būs labi, mēs būsim daudz efektīvāki instrumenti Dieva rokās, lai kalpotu arī plašāk draudzes ģimenē un sabiedrībā. Un šajā gadā esam īpaši aicināti ieraudzīt, cik ģimenes mūsu lielajā draudzes ģimenē ir dažādas. Ieraudzīt un kalpot viens otra vajadzībās. Padomāsim par dažādām ģimenēm, kas ir redzams un sastopams draudzē. Šeit ir gan precētie, gan neprecētie. Šeit ir cilvēki, kas ir šķīrušies, un šeit ir atraitnes. Šeit ir ģimenes ar daudzu gadu pieredzi, un šeit ir ģimenes, kas ir pavisam nesen iestūrējuši laulības ostā. Šeit ir ģimenes ar bērniem, un šeit ir ģimenes bez bērniem. Ir ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, vai pat kādam no vecākiem ir invaliditāte. Ir ģimenes, kurās aug bērni ar autiskā spektra traucējumiem vai citām mentālām saslimšanām. Tādēļ, ka mēs esam tik dažādi, pastāv liela iespējamība, ka mēs varam nesaprast viens otru, kļūt neapmierināti viens ar otru, ka varam pārprast un kļūt neiecietīgi. Tomēr Dievam viss ir iespējams. Viss ir iespējams. Ja mēs paļaujamies uz viņu, viņš palīdzēs mums būt svētiem, kā viņš ir svēts. Šajā 2024. gada ģenerāla konferences adventistu ģimeņu kalpošanas nodaļa aicina mūs visus izprast dažādās ģimenes, lai veiksmīgāk mēs varētu kalpot viens otram, lai ar Jēzus sirdi pārvarētu šīs atšķirības, kas ir starp mums. Un to darot, mēs visi daudz vairāk varēsim piepildīt Jēzus ilgošanos būt kā viens. Lai mums visiem tas izdodas.